Vakar es izlasīju vairākas pamācības par rūpnieciskajām šujmašīnām un sapratu to, ka tur ir pavisam vienkārši. Tātad, pieņemsim, instrukcijā tavai šujmašīnai tiek rakstīts, ka viņai nepieciešama tāda veida adatiņas, pieņemsim, DBX1 no izmēra 90 līdz 120. Un tad tālāk jau atkal tu izvēlies, kādu materiālu tu šūsi. Vai tas būs universālā ar R nopaļojumu, vai SES elastīgai smalkai trikotāžai, vai SUK džinsai un biezākai trikotāžai, vai SPI ļoti cieši blīvi austiem materiāliem. Tālāk atkal iet, pieņemsim, ādas adatas, bet tas atkal jāskatās, vai tava rūpnieciskā šujmašīna atbalsta šūt ar šīm ādas adatām. Kaut kādas taisnās vielu šujmašīnas atbalsta, tad tiek izvēlēta tā konkrētā rūpnieciskā šujmašīna adatiņa, un viņai adatas nobeigums ir, pieņemsim, LL. Un tad jūs varat ar savu rūpniecisko šujmašīnu ar 90. adatiņu šūt arī plānas ādas. Nākamais ir adatiņu ģeometrija. Adatiņu ģeometrija tas ir standarta variants. Serva tā ir papildus stiprināta adatiņa ar gropi priekš diega, kā arī pie lieliem ātrumiem viņa neliecās pa labi pa kreisi. Tāda ātrgaitas rūpnieciskām šujmašīnām. KN bija ļoti smalkai un elastīgai trikotāžai, un SF bija trikotāžai, tā ģeometriskā forma. Es domāju, ka kaut kā tā, ceram, ka noderēja.